Amatas novada Ieriķi ir pirmā vieta, kur nereti apstājas autobraucēji dodoties no Rīgas un Siguldas Cēsu virzienā. Tieši tāpēc šeit atklāts pirmais Amatas novada turisma informācijas centrs. Novada ļaudis kanto dēvē par turisma servisa centru, jo vienu vietu atrodas ceļotājiem viss nepieciešamais – degvielas uzpildes stacija, veikals, kafejnīca, autoservis, Ieriķu dzirnavu dabas parks un norīt turisma informācijas centrs. Šī vieta šeit jau pastāv, ja nemaldos, nepilnus 17 gadus. Un līdz ar to man šķiet, ka ja tas tik ilgi šeit ir pastāvējis un šeit cilvēki ir apstājušies, lai kaut ko sev, kādu pakalpojumu dabūtu, es domāju, šī vieta ir dzīvot spējīga un cilvēki šeit ir jebkurā brīdī, jebkurā laikā bijuši. Amatas novadu bagātina gan skaista daba, gan arī kultūrvēsturiskie objekti. Novada mērķis ir šīs lietas cilvēkiem piedāvāt aplūkot nesteidzīgi, pārvietojoties ar velosipēdu vai kājām. Mūsu mērķis šobrīd būtu veidot Amatas novadu par tādu taku turismu. Mūsu turisma speciālisti ir apguvuši pieredzi arī zemēs, kas ir Francija un vēl. Un šobrīd ir viedoklis, ka pasaulē cilvēki, kas ļoti daudz strādā pie datora, strādā elektroniski, tas ir mazkustīgs dzīvesveids. Brīvdienās un savu atvaļinājumu laikā ļoti grib izmantot tieši iespēju ar kājām iet lielus garus maršrutus, iet lielus pārgājienus, un mēs šeit arī vēlētos tieši tā veidot savu novadu par tādu taku turismu, kur cilvēki aiziet līdz kādam konkrētam objektam, apskata. Blakus turisma informācijas centram jau atrodas Ieriķu dzirnavu dabas taka. To saimnieki ir ļoti gandarīti, ka beidzot šajā vietā, kur ikdienā sastopami daudzi ceļotāji, būs pieejama kvalitatīva turisma informācija. Mēs tiešām redzam milzīgu perspektīvu šeit, jo kustība notiek pēc pieredzes. Mēs šeit strādājam jau parks konkrēti 7 gadus, un mēs zinām, ka turisti brauc garām un daudz interesējās par Amatas novadu, un tagad viņiem beidzot būs tāda kolosāla iespēja uzzināt sīki un smalki, ko redzēt, ko baudīt Amatas novadā. Par paveikto ir gandarīti arī brīvdienu māju un viesu nama saimnieki. Ikdienas darbā nereti nācies pašiem stāstīt turistiem par apskates objektiem un izklaides iespējām Amatas novadā. Turpmāk cilvēki par to varēs uzzināt no turisma speciālistiem. Viņa prāt šī būs iespēja arī ārvalstu ceļotājus, kas pārvietojas pa Vidzemes šoseju, ieinteresēt uzkavēties Amatas novadā. Varbūt manas angļu valodas zināšanas nav tik labas, lai es viņiem par mūsu apkārtni tik plaši pastāstītu. Bet es domāju, ka turisma informācijas centrā darbinieki pratīs svešvalodas labāk par mums saimniekiem, un viņi noteikti varēs viņiem ieteikt, ko lai viņi šeit pat mūsu novadā vai šeit tuvumā Cēsu novadā apmeklē. Novada turisma jomas speciālisti jau tuvākajā laikā gatavojas izstrādāt turisma karti, kurā būtu iekļauta informācija par visiem Amatas novadā esošiem turisma objektiem un uzņēmējiem. Šādi iecerēts atpūtas iespējas novadā popularizēt daudz plašāk, veidojot kopēju piedāvājumu. Ja līdz šim varbūt Amatas novadā tas turisms katrs tā kā uzņēmējs vai kas darbojās tā kā pats par sevi, tad tagad mēs mēģināsim, lai mēs visi tā kopā, lai mums ir tāds komplekts piedāvājums un lai viss tā būtu viss kopumā, lai mēs esam šeit kā tāds centriņš un lai uzņēmēji zina, ka var nākt pie mums un mēs tad apvienojamies un tad tālāk visiem sludinam par to, kas mums šeit ir skaists un labs. Ieriķu turisma informācijas centrā būs pieejama informācija par apskates objektiem un atpūtas iespējām ne tikai Amatas novadā. Šeit būs iespējams uzzināt, ko piedāvā arī Cēsis, Smiltene un pat Gulbene un Alūksne. Ieriķos cer, ka šis centrs nākotnē kļūs par pirmo vietu, kur apstāsies turisti, lai iepazītos ar ceļošanas un atpūtas iespējām Vidzemē.